Latvija – zeme, kura rūpējas par dabas un cilvēka ilgtspējīgu līdzās pastāvēšanu. Daba un tehnoloģijas, pārtikas ražošana un ekosistēmas audzēšana, kultūra un zinātne, ziedošas pļavas un ātrākais internets. Ienāc paviljonā – dziedoša druva un strops, vieta, kur pulcējas cilvēki un sajūtas. Paviljonu veido 3 pamatelementi – šūnu iekštelpa, atvērta ārtelpa un savienojoša ziedoša pļava. Iekštelpās viesis sajūt, iepazīst un izsmaržo Latviju. Ārtelpā kopā ar itāļu bitēm priecājas par iekopto dārzu. Apmeklētāji Latvijas paviljonā ieiet caur portālu Gaismas sienu. Uz tās projicējas pretim nākoši cilvēki no tāda paša portāla Rīgā. Stāsts par Latviju sākas ar vienu soli. Centrālais objekts ir iluzori bezgalīga pļava spoguļstikla tunelī. Tunelis sniedz dabīgu saules gaismu, kas izgaismo ekspozīciju. Paviljona iekštelpa sastāv no gaismas un skaņas šūnām, kas pārstāv dažādās Latvijas ekosistēmas. Šeit tu ieraudzīsi, sadzirdēsi un sajutīsi Latvijas bagātības – mežus, upes, purvus, jūru, laukus un pļavas. Paviljons uzdod jautājumu, kas tevi interesē Latvijā? Izvēlies sev tīkamāko no bioloģiskās daudzveidības, jaunākajām tehnoloģijām vai pārtikas produktiem un noskanē to. Ieejas biļetei ir unikāls QR kods un šūnu īpašā tehnoloģija rod iespēju katram atrast savu Latvijas komplektu. Piemēram, ja apmeklētājs izvēlas skujkokus, vēju, reņģes un smiltis, viņš saņem ierosinājumu apciemot pavilostu. Ēdiens Latvijā ir kā daba, tīrs un daudzveidīgs. Tas ir pagatavots un iepakots atbilstoši 6 šūnu ekosistēmām. Paviljons sniedz informāciju par Latviju, apmeklētājs sniedz individuālu informāciju par to, kas viņus saista Latvijā, un valsts iegūst vērtīgus datus. Noslēdzoties Expo, paviljonu atvedīsim mājās un pārvērtīsim par dabas un zinātnes centru. Lūk, Latvijai tik raksturīgā ilgtspēja. Latvijas paviljona logotipu un vizuālo identitāti veido šūnas, kas pārstāv Latvijas ekosistēmas. Mājaslapas logotips ir interaktīvs un katrs paviljona vai mājaslapas apmeklētājs to papildina ar savām izvēlēm. Latvieši ir visur, tādēļ komunikācijas galvenā ziņa ir uzaicini savus draugus uz Latvijas paviljonu. Līdz ar to kampaņa balstīs ne tikai fiksēts mediju budžets, bet arī nebeidzamais Latvijas un ārzemju latviešu patriotisms. Latvija – dzīvā zeme.